Labdien! Es esmu Dace Butlere no uzņēmuma Roche, un šodien uz nozīmīgu sarunu par vērtībā balstītu veselības aprūpi tieši ar uzsvaru uz pacientu līdzdalību. Ārstēšanas procesā esam aicinājuši Vitu Šteinu, Labdien! Kas ir pacientu attīstības speciālists Latvijā. Pacientu pieredzes speciālists Latvijā. Paldies, Vita! Un Juri Beigmani, kas ir pacientu organizācijas pārstāvis. Labdien! Divu organizāciju pārstāvis. Un sākot sarunu, es rosinu, kad mēs aprunātos par šīm te lielajiem burtiem prem un prom. Kas tas īsti ir un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, Vita, jā, vārds tev. Ar lielu prieku es varu teikt, ka veselības nozare pasaulē attīstas tādā virzienā, ka cilvēkam ir nozīme. Un pacientam ir vērtība, pacienta viedoklim ir vērtība. Un prems un proms ir divi instrumenti, kas ļauj pacientiem iesaistīties ārstniecības procesā daudz ciešāk, daudz cilvēcīgāk. Un prems ir pacientu pieredzes aptauja. To organizē pašas slimnīcas daudzās attīstītās pasaules valstīs. Un šīs aptauja tiek nosūtīta pacientam pēc izrakstīšanas, tad, kad viņš jau ir mājās, drošā vidē un var godīgi izstāstīt, kā tad viņam gāja. Un aptaujā ir iekļauti jautājumi tieši visi, kas neskar klīniskos aspektus, proti gan komunikāciju, gan attieksmi, gan vai man bija ko ēst vispār slimnīcā, vai man bija kur nolikt mašīnu, vai man bija pietiekami kluss nakts laikā, vai tomēr durvis dikti skaļas bija un gaisma netika izslēgta un tā tālāk. Ja? Jo ir ļoti labi zināms, ka tieši tas, kā es jūtos ārstniecības laikā, cik satraukts es esmu vai cik mierīgi es jūtos, var tiešām ietekmēt arī finālā klīniskos rezultātus. Pacientu pieredzes aptauja prems vienmēr ir anonīma, līdz ar to pacients tiešām var droši sniegt patiesas savas domas par to, tad, kā viņam gāja. Un proms savukārt ir Prems, kā viņš atšifrējās? Patient Reported Experience Measurement System. Tas ir angliski saīsinājums, un, kā es saku, starp prems un proms atšķirās tikai viens burts, un tas ir un tā ir experience, un o ir outcome. Un tā tu vienmēr vari zināt, par kuru aptauju tu runā, vai tu runā par klīnisko rezultātu, kas ir outcomes aptauja, vai tomēr par experience, kas ir pieredze. Jā, tātad prems, tas, kad cilvēks, kā tu teici, ir drošā vidē, kad viņš var atcerēties, kā man bija ar visiem soļiem, kā ar mani runāja, kas man patika, kas man nepatika, kā es jutos, ko es sapratu, anonīmi atbild. Un proms? Un proms savukārt ir, kā es teiktu, tas ir ļoti labs atbalsta rīks jebkuram mediķim, gan ārstam, gan patiesībā arī māsām. Ļoti bieži tieši konkrētās diagnožu ārstniecībā iesaistītām māsām, piemēram, diabēta māsām, ir ļoti svarīgi redzēt proms rezultātus. Un proms savukārt ir tieši pretēji. Proms aptauja būtībā ir informācijas ievākšana no pacienta par to, cik efektīvs ir ārstniecības rezultāts. Vai nu mēs šo informāciju sniedzam pirms vizītes un tiek ārsts iepazīstās ar ļoti individualizētiem rezultātiem, kā pacientam iet, vai viņam sāp, vai viņam ir kaut kādi simptomi, kas būtu jāņem vērā, un attiecīgi tad ārsts var sagatavoties daudz strukturētāk vizītes laikam, kas ir 15 līdz 20 minūtes, visbiežāk klasiskajā ambulatorijā sektorā. Un proms var notikt arī tikt aptaujāts uz vietas vizītes laikā. Un, manuprāt, ārkārtīgi vērtīgs etaps ir tieši pēc ārstniecības pabeigšanas, vai arī tad, kad tu atrodies jau mājas apstākļos, aizpildot šo proms, sniedzot atbildes, vai zāles iedarbojas, vai man sāpes ir pārgājušas, vai man ir kaut kādas komplikācijas. Šī informācija nonāk pie ārstējošā ārsta, un viņš var reaģēt. Viņš var tiešām reaģēt, ja viņš redz, ka kaut kas tiešām nav kārtībā. Tā ir būtībā pēctecības nodrošināšana. Un ja tas nenotiek, tad ārsts nekādā veidā nevar uzzināt, ka ir kaut kādas komplikācijas. Jo savā veidā tā ir arī kā saruna starp vizītēm. Arī tad, kad pacients nesatiek ārstu, ārsts var redzēt pacienta būtiskos notikumus, kas ir saistīti ar viņam procesu. Tas, ko es gribēju tev jautāt, vai to var pielīdzināt, jo kādreiz bija tā, ka pacienti pildīja papīrā
Viņi aizpildīja tā saucamās dienas grāmatas, ir tīpaši hroniskām slimībām. Tas ļoti nozīmīgi. Tu minēji arī māsu šo te iesaisti. Vai tagad var teikt, ka promi ir tās papīra dienas grāmatas kaut kādā mērā? Ja? Droši vien tas ir atvasinājums, un tas ir evolūcijas ceļā izaugsme notikusi dienas grāmatām. Bet dienas grāmatas kā tādas joprojām ir konkrēts instruments, ko izmanto hronisko pacientu tieši arī informācijas iegūšanā, ievākšanā. Un proms var būt, tam pat nav būtiski, vai viņš ir papīra formā. Svarīgi ir, protams, lai tā informācija nonāk ērtā veidā pie ārsta, un šī saruna var notikt daudz konstruktīvāk. Tavu pēdējie vārdi saruna var notikt daudz konstruktīvāk. Mēs jau drusku pirms tev parunājām. Ieved mūs dziļāk tajā konstruktīvajā sarunā, un kur ir tas ieguvums? Es teiktu, ka lielais virsmērķis, kāpēc tas viss ir vajadzīgs, un tik sarežģīti nosaukumi, dažādi ieviešana, bet būtība visam ir partnerība. Jo tajā brīdī, kad es kā pacients līdzdarbojos un līdziesaistos savās veselības uzturēšanā un ārstniecībā, ja man ir izpratne un es saprotu, ko ārsts no manis sagaida, ka es spēju izpildīt šīs rekomendācijas, tajā brīdī ir nenovēršami labāki klīniskie rezultāti. Un tā ir tā partnerība un šī strukturētā komunikācija. To var iemācīties, jo neviens nepiedzimst ar tādām zināšanām. Ir ļoti daudz jau metodes, ko pasaulē slimnīcas izmanto, ir pārbaudījušas, kas tiešām palīdz pacientam viegli un saprotamā veidā saprast, uztvert informāciju un palielina viņa līdziesaisti rekomendāciju izpildē. Tas ir tas partnerības virsmērķis. Bieži vien, iespējams, kā no pacienta viedokļa, tā paļāvība uz ārstu, kad viņš zinās, ja, kādus jautājumus man uzdot, un tad viņš zinās, un viņš kaut kā dabūs no manis ārā. Jūri, varbūt pārstāvot pacientu organizāciju, kā tu redzi, un noteikti ikdienā saskaries ar šiem stāstiem no pacientu puses, un iespējams arī, noteikti viņi nevienmēr ir tik gludi. Kādas tev rodas tās? Sāksim varbūt ar to ikdienas tradicionālo stāstu. Ja? Cilvēks dzīvo normālu dzīvi, pēkšņi viņš sajūt veselības problēmas, viņš dodās pie ārsta, uz ārstniecības iestādi un saka, ārsti, lūdzu, palīdziet man uzstādīt diagnozi. Ja tā ir kāda vienkārša, tas notiek diezgan ātri. Savukārt ir situācijas, kurās mēs runājam par retām slimībām, šī diagnozi mēs nevaram uzreiz uzstādīt, un tur var paiet gadi. Un šajā brīdī man sāp, es nezinu, kas man ir par kaiti, un neviens ārsts man nevar pateikt priekšā. Un šeit ir jāsāk veidot šī komunikācija. Gan ārstam ir jāuzdod jautājumi, gan arī šim pacientam ir jālīdzdarbojās, lai mēs pēc iespējas ātrāk nonāktu pie diagnozes uzstādīšanas. Un ņemot vērā to, ka ja tās ir retās slimības, tad ārsts komunicē ar saviem ārzemju kolēģiem, arī pacients izglītojās. Un šeit veidojās tas dialogs starp ārstu un pacientu, jo pacientam ir pienākums rūpēties par savu veselību un līdzdarboties šajā procesā. Un tas veido, ka ja var dabūt atgrieznisko saiti, kad saprast, ka pacients ir sapratis, ja, kad ārsts var dzirdēt vai sapratāt, ja, ko es teicu, kāda ir nākošie soļi. Man gribās Vītu uzreiz iesaistīt. Es varbūt uzreiz papildināšu. Tas, ar ko pacientu organizācijas saskarās ļoti bieži, ir šis komunikācijas problēmas. Man neizstāstīja, man neizskaidroja, jo iedomājieties cilvēks, kuram pasaka, jums ir diagnoze, kura ir vienam no 1010, piemēram. Un tanī brīdī viņam ir šoks, kā es esmu viens no nedaudzajiem, un kā man dzīvot, kā es tagad turpmāšu dzīvot. Viņam galvā rosās šāda veida domas, un viņš vairs nedzird, ko tas ārsts viņam saka. Un ārstam, kā pieredzējušiem veselības aprūpes speciālistam, ir jāspēj noķert šis mirklis un jāizskaidro, kāds būs tas ārstēšanas process, ko mēs darīsim, vai mēs varam uzlabot situāciju, vai mēs varam mazināt slimības progresēšanu. Tā ir komunikācija savstarpējā. Pastāst varbūt, cik tālu esam mēs, kas prēmi, promi, tā arī mēs viņus turpināsim saukt, acīm redzot, jā? Jā, tā arī, jo tas ir tas apzīmējums, kā pasaulē atpazīst šos procesus, šīs aptaujas. Latvijā īstenībā mēs esam diezgan unikālā situācijā pasaulē, mēs varam ar to ļoti lepoties, un to mēs arī patiesībā daram. Mēs esam aiz Amerikas otrā valsts, kurā ir
50% slimnīcas jau ieviesušas PREMS, un vēl 50% līdz nākamā gada beigām šī aptauja ir jāievieš. Un ko tas dod? Tas parāda to, ka mēs nacionālā mērogā varam redzēt, kas rūp Latvijas pacientiem vai pacientiem Latvijā. Kas viņiem rūp, kas viņiem ir svarīgi, kas mums strādā, kas mums varbūt nestrādā. Mēs šos datus arī, tā kā viņi ir standartizēti, mēs varēsim salīdzināt arī ar citām valstīm un redzēt, cik tad mēs tālu vai tuvu esam tai labajai praksei. Tā kā šis solis, es teiktu, mums jau ir spērts un mēs varam ar to lepoties. PROMS, cik man ir zināms, pagaidām Latvijā nav vēl ieviests. Un es zinu, ka ir vairākas slimnīcas jau par to pamazām, bet domā. Un es ceru, ka nākamā gada laikā jau mēs varēsim stāstīt par pirmajiem PROMS pilotu projektiem. Un es ceru, ka tas kalpos par atspērienu punktu arī šo jomu attīstīt. Protams, mums ir ļoti svarīgi procesu indikātori. Bet bez digitalizācijas mēs tos nevarēsim viņiem izsekot, proti rindas. Cik pagāja ilgs laiks kopš vizītes pie ārsta ar maniem simptomiem, piemēram, ja, un tad es varu redzēt reto slimību jomā, cik tad patiesībā aizgāja ilgs laiks līdz tai diagnozei. Ja? Vai tas bija mēnesis, vai tie bija 3 gadi, kas pa vidu notika, mēs varam šos datus analizēt, mēs varam redzēt, tad, piemēram, kad tajā un tajā reto slimību diagnostikā patiesībā šeit mēs ātrāk kaut ko varam izdarīt, šeit mēs savukārt nevaram uzreiz saprast iemeslus, cēloņus. Kamēr mums šo procesu indikātoru nav, mēs nevaram neko izsecināt, ja? Mums nav uz ko balstīties. Un, protams, izmaksu efektivitāte, jo, protams, mums ir jāsasniedz pēc iespējas labākais rezultāts par iespējami zemāko cenu. Tā ir ekonomikas pamats visā pasaulē. Un tas ir tas, kas mums arī pagaidām ir no dažādiem puzles gabaliņiem tas sastāv, bet tāda kopaina vēl visam procesam mums nav. Mēs līdz galam nevaram pateikt, cik vidēji izmaksā konkrētas, piemēram, retās slimības pacienta viss lielais process. Mēs šodien nevaram to pateikt. Šeit es gribētu vizuāli rādīt, kurā skaidri mēs redzam to, ka, ja cilvēks sajūtās slikti, ja viņš nesaņem šo pienācīgo un individualizēto veselības aprūpi, tad viņš ātri sabrūk, viņš nonāk līdz invalīda statusam un viņš arī ātrāk nomirst. Savukārt, ja mēs paņemam saulaicīgu ārstēšanu, multikomandas, kas iesaistās diagnozes uzstādīšanā, pēc tam arī ārstēšanā, attiecīgi cilvēks saņem šo viņa individuālām vajadzībām nepieciešamo veselības aprūpi, kas arī tad viņš iesaistās sociālajā dzīvē, viņš strādā, maksā nodokļus un gala rezultātā viņš nes labumu kopumā sabiedrību un ilgāk dzīvo. Un jautājums tad ir, kā mēs šo procesu vai domāšanu varam mainīt. Ja? Jo, ja veselības aprūpē mēs domājam par cilvēku veselību, iespējams, finansisti rēķina skaitļos, tad liekam pretī skaitļus šeit laikam. Kur ir tā partnerība? Jā, es jūtu, ko tu saki, kā to partnerību savīt kopā, ja partnerībā ir pacients ar ārstu, bet partnerībā vēl ir arī tā multidisciplinārā komanda. Un nav jau tā, ka PREMS un PROMS ir atrauti no kaut kā. Viņi visi virza uz šo vērtībā balstītu. Ja? Kas vēl tur ir? Kas vēl pievieno? Būtisks elements ir šī integrētā veselības aprūpe, jo tās ir tās neredzamās stīgas vai neredzamie vadiņi, kas caurvīja pilnīgi jebkuru posmu veselības aprūpes. Ja? Sākot no ģimenes ārstu prakses, primārās neatliekamās palīdzības līdz pat terciāram līmenim, kas ir Klīniskās universitātes slimnīcas. Un tur arī ir visam būtu jābūt izsakojamam, caurspīdīgam, redzamam, gan medikamentus, kādus tu lieto, ja kādi procesi, kāds tev ir bijis, viss garais process. Un te nav stāsts tikai vairs par vienas iestādes mērogu, te ir arī stāsts par pacientu pārvešanu vai transferu uz citiem etapiem, bērnu pārēju uz pieaugušo ārstniecību un tā tālāk. Ja. Šī integrētā, viņa arī bez šīs digitālajiem elementiem, viņa nav mūsdienās iespējama. Jā, es domāju, tā lielā bilde, kā vienmēr liekas, ka bišķiņ kaut kas tāds netverams, ja, kad mēs viņu sasniegsim, bet tāpēc ir labi, man liekas, ka mēs šodien runājam par prēmijiem, kas, kā tu teici, jau 50% ir
izpildījušies un pie kam varēs redzēt, ko tad pacienti teica, ja, šajās anonīmajās aptaujās, vai tas būs pieejams arī publiskajā telpā? Jā. Tas noteikti būs pieejams. Tas nebūs pieejams detalizēti droši vien publiski par katru slimnīcu atsevišķi, bet būs vidējie visi rezultāti, būs noteikti pieejami. Jā. Tā kā ar to varēs iepazīties, un, kā tu teici, gads, ja, kas arī ir tāds jau aptaustāms apmēram nogrieznis, kad tad mēs varētu jau runāt par kādiem promiem, par pilotu projektiem. Pastāst varbūt no tās pieredzes, kas tev ir ļoti liela no Pasaules veselības organizācijas vai no kādām citām valstīm, kas bija tas galvenais, ko pacients? Kāpēc viņam vajag pildīt tos promus? Mēs diezgan bieži dzirdam par Latvijas veselības aprūpi. Es pieļauju, ka Jurim būtu daudz ko stāstīt kolēģu un pacientu vārdā par sadrumstalotību, par to, cik ļoti mēs esam tādos epizodēs sadalīta ir veselības aprūpe. Es eju pie viena speciālista, un ar 15 minūšu laikā šī vizīte beidzas. Tad es izdomāju, ka man tomēr vajag vēl kādu speciālistu, jo es esmu izlasījis bez šīs diagnozes esošu, bet ar simptomiem man tomēr vēl kādu. Pat nozīmē, nevis pats izdomā, nozīmē. Jā. Un tu viens pats cīnies tajā sadrumstalotībā. Un ja tev ir šis proms, tad tā ir tā pēctecības garantija. Un tas nozīmē to, ka ja man ir izcili veikta operācija, piemēram, un man izraksta. Starptautiski tātad viens no indikatoriem, kas tiek mērīts, ir 30 dienu mirstība pēc lielajām smagajām operācijām, piemēram. Un, ja es nododu tam ārstam to informāciju pēc tās lielās smagās operācijas, kad kaut kas tomēr nav riktīgi un šī informācija aiziet, tad ir lielāka iespējamība, ka tas ārsts man izglābs. Ja, un man nebūs letalitāte 30 dienu laikā. Viņš uzzinās par to, kas ar tevi notiek tajās 30 dienās. Ja? Juri, ko tas raisa tevī? Kas uzpeld no informācijas ar pacientiem, no saziņas, ko tu gribi te pateikt? Pirmais, es noteikti aicinātu cilvēkus piedalīties un pildīt šīs aptaujas un anketas, jo tas uzlabo kopējo sistēmu. Tas palīdz saprast, kurā virzienā mēs ejam. Un šādi dati mums palīdzētu pārliecināt politiķus par to, kāpēc šis budžets ir jāpiešķir. Ja? Jo, ja tu redzi, ka viņš ir, lai vai kā, bet tā arī ir, politiķi raugās uz cilvēku nevis kā uz personību, bet raugās kā uz ekonomikas sildītāju. Ja? Tā tas, diemžēl, ir no tāda sabiedrības viedokļa. Un ja mēs varam pierādīt, ka šāds cilvēks, veselāks cilvēks vai ar labāku dzīves kvalitāti cilvēks spēj šai Latvijas ekonomikai kaut ko pienest, droši vien, ka tas pārliecinātu politiķus vairāk. Šodien investējam varbūt lielāku naudas summu, jo mēs rītā ietaupīsim savukārt. Ja mēs šodien neinvestējam šajā veselības sistēmā, mēs pēc gada, 2 nonāksim tādā bedrē, ka nebūs kas strādāt. Visi slimos, slimnīcas būs pārpildīts, nebūs kas būvē ceļus mums. Proms pat viņiem patiesībā var palīdzēt ļoti būtiski iekļauties sabiedrībā, uzlabot dzīves kvalitāti, ja tā var teikt. Piemēram, nevis man ir, diemžēl, jāārstējas visu laiku tikai stacionāri ietvaros ar savu ļoti specifisko hronisko slimību, ja? Bet, piemēram, proms var palīdzēt individualizēt šo te pieeju, redzēt, ka mājas apstākļos man arī tomēr ir iespēja, ja, teiksim, iegūt šo vēlamo klīnisko rezultātu, ja, ka nav obligāti tikai stacionārā jābūt. Es varu piedalīties, būt kopā ar savu ģimeni, es varu varbūt sava brāļa kāzās piedalīties, tas man iedot uzreiz daudz labāku pašsajūtu, ja, es jūtos labi, esot starp savējiem, un iespējams, ka šī labā jušana kaut kādā mērā arī man patiesībā uzlabo visu kopējo klīnisko ainu, arī tā var būt. Jā, dzīves kvalitāte ir milzīga nozīme, un man uzreiz nāk prātā, ka bieži, teiksim, jautājot, kaut mēs, kad paši sarunājam, kā tu jūties? Normāli, ja? Jo proms to normāli. Ko viņš izdara ar to normāli? Viņš ir tā kā uzlikt brilles un ieraudzīt, ko tas normāli apakšā paslēp, ja? Kas tas ir patiesībā, ja? Mēs varam normāli justies gadiem, ja? Es domāju, tas laikam palīdzētu identificēt un nosaukt lietas pareizajos vārdos, lai ārsts saprot, ko darīt šajā ārstniecības procesa laikā. Man liekas, ka ir laiks parunāt par resursiem. Ko nozīmē? Es nāku 10. reizi, un tā ir ikdiena. Tā ir realitāte, tā tas notiek. 10. reizi nāk, tāpēc, ka nespējam uzstādīt diagnozi. 10. reizi varbūt mēs staigājam pie dažādiem ārstiem, lai uzzinātu 2., 3. viedokli, jo nav šī pārliecība.
par to, vai diagnozi pareizi uzstādīt, un pacientam ir tādas tiesības to darīt, bet jo labāk ārsts izskaidros, kādas procedūras ir veiktas, kas ir noskaidrots, ko darīsim tālāk, jo iespējams arī mazināsīs šie otrā un trešā viedokļa pieprasīšana. Jā, bet tas ir normāli, ka cilvēks grib uzzināt vairākus viedokļus, lai viņš būtu pārliecināts, lai viņš varētu pieņemt informētu piekrišanu. Jo tas ir saistīts ar šo informēto piekrišanu turpmākam ārstniecības procesam. Jā, tad divi aspekti varbūt par tieši resursu izmantošanu un neliederīgu varbūt arī resursu izmantošanu ir pētījums, Pasaules veselības organizācijas veiktais un OECD valstu kopīgais pētījums par to, ka ja nav šīs pēstniecības, ja nav šī prompts, tad ir apmēram ārstniecības process izmaksā par 30% vairāk, vai teiksim, drīzāk varētu teikt tā, ka par 30% mēs varētu šīs finanses ietaupīt, ja mēs daudz precīzāk uzzinātu informāciju no pacienta. Ja mums nebūtu vajadzīgi varbūt papildu kaut kādi attiecīgi izmeklējumi, vai nebūtu jālieto vēl kaut kādas papildu medikamenti, ja mēs jau sākotnēji zinātu daudz ātrāk šo te efektu. Un otrs aspekts, kas ir arī būtisks, ir tāds angliski, viņš saucās shared decision making, jeb kopīga lēmuma pieņemšana, kas ir arī 5 soļi, ko mediķis ir apmācīts mediķis var veikt kopā ar pacientu. Un šis, manuprāt, šī kopīgā lēmuma pieņemšana ir tā, kas arī mazinātu šo otro es vēl atbalstu viedokli. Ja tas ir ok, tas ir pilnīgi normāli. Ja tu ej 3., 4., 5., tad tas liecina, ka vai nu nav uzticības, vai nu tiešām ir kaut kāda ļoti liela neskaidrība. Ja? Bet ja tu izej šos 5 soļus kopīgā lēmuma pieņemšanā kopā, visdrīzāk, ka tas 3. reize nebūs. Un tas ietaupa arī resursus, ne tikai laika ziņā, bet arī, protams, valsts apmaksāto grozu. Tas nozīmē to, ka PREMS un PROMS mums palīdz uzlabot veselības aprūpi, palīdz ātrāk nonākt līdz diagnozei, uzlabo šo ārstniecības procesu, kuru ieguvējs ir gan valsts, resursu taupības ziņā, gan arī šis cilvēks, kurš ir ātri nonācis līdz diagnozei un uzsācis sev šo nepieciešamo ārstēšanas procesu. Jā, skaidrība ir laikam tas virzošais spēks, ja, ko visi grib iegūt. Un es saprotu, ka prēmijiem tagad ir ļoti laba atsaucība. Cilvēki tiešām viņus aizpild. Tas procents, kas atsaucās, ja kāda tad bija jūsu pieredze slimnīcā, tas tiešām ir augsts un cilvēki grib pateikt, kā man tur gāja. Ja? Es teiktu tā, ka atkal mēs esam unikāli ar to, jo 18. gada beigās bērnu slimnīca bija pirmā, kas šo aptauju ieviesa. Un bērnu slimnīca ir netipiski ļoti augsts response rates vienmēr bijis. Sākot no 60 līdz 70 reizēm pat ir bijuši mēneši, kad ir 80% bijuši, kas nozīmē, ka tiešām tā vecāku ieinteresētības atbildēt ir ļoti liela. Varbūt tas ir saistīts tāpēc, ka tā ir vienīgā bērnu slimnīca Latvijā, un mēs gribam, lai tur viss ir pēc iespējas labāk, bet pasaulē tā nav. Pasaulē statistika liecina, ka ir jābūt vismaz 20% response reitam, lai tu varētu teikt, ka šie dati ir ticami. Un Latvijā šobrīd vidēji šīm 50% slimnīcām kopumā veido šos 20%. Un es teiktu, ka ir daudz slimnīcas, kurām ir vēl jāaug un jāaug līdz šiem 20%, dažām ir tikai 5% response reits. Bet tas ir arī saistīts ar veidu, kā mēs uzzinām. Ja bērnu slimnīcā vidējais vecāku vecums ir 25 līdz 40 gadi, visiem ir vietāluruņi, visi zina, kas ir saite, saprot, kā to saklikšķināt atbildes. Ja, tad savukārt, piemēram, Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīcā iespējams, kad noteikto hronisko diagnožu grupā ir vidējais vecums 75, 80, 85, ja, un tur tas vietālurunis varbūt nav visiem, un tā pieredze vai prakse atbildēt uz jautājumiem arī nav. Tādos gadījumos var meklēt savādākus risinājumus, ja, piemēram, arī var to uz papīru aizpildīt vai planšeti aizpildīt, kuru palīdz tieši klientu apkalpošanas speciālists viņu aizpildīt. Līdz ar to ir jāmeklē risinājumi, ir jābūt pašām slimnīcām ieinteresētām, lai to veicinātu. Jā, tā pacienta līdziesaiste vai līdzatbildība kļūst ar vien aktuālāk, un Jūri to arī minēja.
tas gan bija citā sarunā, bet kā arī mācīt pacientiem, ja, būt aktīvākiem šajā dialogā ar ārstu. Ja. Varbūt mēs varam pieskarties pēc tam bērnu slimnīcas tai vietnei arī, ja, kur var gūt informāciju. Mums parasti ir gan tiesības, gan pienākumi, ja, un cilvēkam ir tas pienākums rūpēties par savu veselību un iesaistīties aktīvi. Tas nozīmē, ka viņam ir jāgatavojās šim ārsta vizītei, ir jāpadomā, ko viņš īsā laika periodā izstāstīs ārstam, lai palīdzētu arī izvēlēties pareizo ārstniecības procesu. Un tā ir tā komunikācija, par ko es arī visu laiku runāju. Varbūt mēs varam atgādināt arī vismaz bērnu slimnīcā ir šī mājaslapa, ja, kur ir aprakstīts, Vita, varbūt pasaka, tas noteikti kādam var noderēt. Jā, teiksim, arī raugoties, man ir liels prieks, ka mums ir tā iespēja Latvijā mācīties no labās prakses pasaulē. Un arī bērnu slimnīca, mācoties no šīs labās prakses, ir izveidojusi saiti Vesela pasaule LV, kur jau iekšā ir cilvēkam saprotamā, viegli saprotamā valodā izskaidrotas diagnozes, arī simptomus tu vari ievadīt un tevi aizved uz potenciālajām iespējamām diagnozēm. Un es zinu, ka tiešām darbs tiek ieguldīts ļoti liels, lai viņu izveidotu par tādu vācelīti, ābeci, drošu informācijas avotu jebkuram vecākam un jaunietim un arī īstenībā pieaugušam cilvēkam. Un mājaslapas nosaukums bija? Vesela pasaule LV. Vesela pasaule LV, jā. Tāda bagātīga saruna, es domāju, ka tā bišķi jau lēnām iet uz noslēgumu un kaut kā gribās to nākošo soli, jā, jo viss, par ko mēs runājam, tas būtu vienkārši lieliski, ja tas dzīvē piepildītos un tas tiktu ieviests un mēs varētu to ievērot, jā. Tas iznākums, tiešām, ja sāpēja, tad nesāp, jā. Šodien, tāpēc, ka es aizpildīju, ārsts man uzklausīja, viņš izlasīja, ko es teicu, un man ir labāk šodien. Bet tur prasās tos soļus, ja? Un kas ir? Zin kā, tā ļoti vienkāršot, iedomājamies sevi. Mēs sajūtam šos veselības problēmas, mēs nonākam pie ārsta, mēs gribam, lai vizīte būtu tāda, kurā man uzstāda ātri diagnozi, lai man pasaka tos soļus priekšā, kur man jāiet, kas man ir jādara. Ja man šo diagnozi nespēja uzstādīt viens ārsts, tad, lai man nekavējoties būtu pieejama multidisciplināra komanda, lai man būtu cilvēks, varbūt, kurš palīdz aiziet līdz laboratorijai un ātri uztaisīt šo pārbaudi. Un tad mēs nonākam jau īsā laika periodā līdz diagnozei. Tālāk mēs ļoti ātri saņemam nepieciešamos medikamentus, nepieciešamo kaut kādu papildus šo aprūpu, terapiju, rehabilitāciju arī galā. Un lai tas viss būtu īsā laika posmā, kompakti pieejams, lai cilvēkam nav jādomā, lai viņš iekāp tādā ātrvilcienā. Viņš iekāpa no punkta A līdz punktam B nonāca, un viņam viss ir skaidrs. Un savukārt, ja mēs runājam jau par šiem hroniskajiem vai arī tiem pašiem reto slimību pacientiem, tad mēs iekāpjam šajā vilcienā un braucam ar komfortu visu laiku, kur mums ir pavadonis, kurš palīdz tikt ar to visu galā. Tas būtu tāds ideālā pasaule. Un tad ir jautājums, kā mēs to varam sasniegt. Tā ideālā pasaule jau ir. Viņa pat nav utopiska, viņa vienkārši nav Latvijā šobrīd. Bet tas, ko tu mini, ir stāsts par to, ka pacientu vada sistēma, nevis pacients ir apmaldījies sistēmā un mēģina cīnīties par viņu. Ja? Un tas ir mūsu stāsts, diemžēl, Latvijā pagaidām. Ar atsevišķiem izņēmumiem, tiešām ar atsevišķiem. Es teiktu, godīgi sakot, protams, ka paralēli tam, ka mums ir nepieciešams vispār finansējums veselības aprūpē, daudz lielāks, jo mediķi pagaidām diemžēl vairāk iet prom no valsts tieši sniegto pakalpojumu jomas, pārējot uz maksas medicīnu, jo tas viņiem ir izdevīgāk, un attiecīgi tās rindas, diemžēl, pagarinās automātiski. Mums paliek mazāk ārstu, kas sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus, vienkārši automātiski nav, jo kur to pakalpojumu saņem, tad ir jāpāriet uz maksas medicīnu. Tas ir viens ļoti būtisks aspekts, kur mums ļoti noderētu visiem kopā sadoties rokās un veicināt šo izpratni, lai lēmumi tiek pieņemti tādi, kad pacients finālā ir ieguvējis, jo mēs visi, diemžēl,
agri vai vēlu esam vai būsim pacienti neizbēgami. Ja? Un otrs, protams, ir paralēli sakārtot šīs sistēmas, lai šie resursi, visi, gan cilvēku resursi, gan arī finanšu, gan vispārējie, tiktu pēc iespējas efektīvāk izmantoti un tā, lai pacients būtu finālā ieguvējs. Un tās sistēmas jau nu gan ir pasaulē eksistējošas, tie ir visi komponentes, kas ir vērtībā balstītā veselības aprūpē. Mums atliek tikai pastiept roku, palūgt palīdzību Pasaules veselības organizācijai, kas mums iedod vajadzīgo ekspertu, un lēnā garā mēs šīs sistēmas varam sakārtot. Bet visa pamatā šobrīd ir finansējums. Jā, es noteikti negribētu nonākt pie tā, ka mūsu veselības aprūpe kļūst tikai pieejama par pašu līdzekļiem, jo tas ir ļoti augsts risks, ja mēs paskatāmies sabiedrībā, teiksim, ienākumu līmeni vidējo, tad jautājums tie, kas ir tie darba devēji, vai viņiem būs kas strādā, jo, ja cilvēks būs slims, viņš nestrādās. Un ļoti liela riska grupa ir tās diagnozes, kur ir nepieciešama dārga ārstēšana. Tās pašas retās slimības. Ja? Cilvēks jau nav vainīgs. Ja viņam ir ģenētiski šī diagnoze radusies, tad viņš piedzima, viņš dzīvo un pie nepieciešamā šīs veselības aprūpes viņš var turpināt iesaistīties ikdienas tajā darbā. Un es nerunāju tikai par šo pašu pacientu, bet es runāju arī par līdzcilvēkiem, jo šobrīd tiklīdz ir reta slimība, kura izpaužās smagās formās, vecāki, omes, opīši, viņi visi iesaistās šajā procesā un viņi nevar strādāt, viņiem ir emocionāli grūti. Un šeit ir vajadzīga šī valsts apmaksāta veselības aprūpe, grozies kā gribi. Un ja atkal mēs skatīsimies ilgtermiņā, tad ja mēs šo nenodrošinām un pārējām tikai uz maksas pakalpojumu, es domāju, ka mēs drīz vien vienkārši izmirsim. Man gribās tos divus vārdus, ko jūs teicat, ka pacients finālā ir tas svarīgākais. Ja? Cilvēks ir vērtība. Cilvēks ir vērtība, jā. Cilvēks ir vērtība un tie mazie soļi. Protams, tas, ko tu, Juri, saki, tas nevajag bēgt no realitātes, ja, un domāt, ka viņi neeksistē. Es domāju, to paturot visu laiku prātā, bet zinot arī, kā tu saki, pastiep roku. Un tur ir prēms, tur ir proms. Jāsāk tik darīt, izmantot un ieviest. Es domāju, ka sabiedrībai ir jāapzinās, ka vesela sabiedrība ir valsts nākotne, viņu bērnu nākotne, mazbērnu. Labāk nepateiks noslēguma vārdus. Es teikšu paldies jums, mīļš un liels, par šo sarunu. Un laikam, manuprāt, par to ieinteresētību un vēlmi redzēt veselu sabiedrību mūsu. Paldies, Mīša. Paldies. Paldies.